personas un partijas. Raimonds Pauls, viens no top 8 nozīmīgākajiem zīmoliem, ar lielu atrāvienu ir no pārējiem šeit apskatītajiem, pētījuma apskatītajiem cilvēkiem. Nu, man sāpa personīgā, protams, ka valsts prezidents mums ir zem, piemēram, Mārtiņa Sirmā, ja? vai Niela Ušakovs, ja? Un Roberta Ķīļa. Bet atkal ir interesantās pārmaiņas sākās tad, ja mēs paskatāmies vīriešu un sieviešu auditoriju atšķirības, ja, kur Raimondu Paulu vairāk mīl sievietes, ja, nu, es mīlu, bet Raimonds Pauls ir nozīmīgāks, ja es negribu teikt mīlu. Ja. Mums Mārtiņš Sirmais būtiski vairāk uzlabo sieviešu dzīves kvalitāti, ja, pa 10% punktiem. Ja. Mums prezidents ir svarīgi arī uzlabot dzīves kvalitāti. Un Vaira Vīķa-Freibergs ir žēl, ja pazust no tirgus, ja kā zīmols. Mēs, tur, protams, bija atruna, ja zīmols pazūd no tirgus, tas nenozīmē, ka pakalpojums pazūd no tirgus. Ja. Bet, teiksim, man šeit tāds novērojums par kopējām tendencēm ir tas, ka vīrieši vairāk vērtē, teiksim, vīriešiem Dombrovskis un Ķīlis, ja, ir ar būtisku tādu nozīmības pieaugumu, vīriešu auditorijā, ka vīrieši vairāk vērtē tādus reālus darītājus vai kas kaut ko racionāli sola. Un savukārt sievietēm vairāk tādu emocionālais virziens. Ja. Un Roberts Ķīlis, protams, ir sieviešu nežēlastībā, jo viņš paziņoja, ka pagarinās mācību gadu, un tad sievietēm nebūs, kur bērnus likt. Un tas, protams, ka slikti. Citautieši nav liels pārsteigums, ka, piemēram, saskaņas centrs ir būtiski svarīgāks, ja? Un latviešiem, piemēram, Dombrovskis, bet interesanti, ka, piemēram, Nils Ušakovs nedaudz vairāk uzlabo latviešu dzīves kvalitāti, ja? Un citautieši pat mazāk, bet protams, ka citautiešiem būtu vairāk žēl, ka Ušakovs pazustu no tirgus. Ja? Tā kā īstenībā tas liecina par to, ka Ušakovim vairāk tāda emocionālā pieķeršanās, nevis viņi redz to reālo pienesumu. Ja? Nu, un, protams, ka viela pārdomām, ka mēs redzējām, ka īstenībā šāds skatījums uz zīmoliem mums parāda pavisam citus tādus consumer insights, jeb tādas atziņas par to, kā cilvēki domā un jūtās par zīmoliem, kā mēs to varam dabūt no tādām klasiskajām segmentācijas metodēm. Ja? Un tāpēc arī stratēģijas speciālistiem tur var parādīties kaut kādi tādi virzieni, par kuriem iepriekš mēs īstenībā neesam iedomājušies. Un, nu jā, ka šie tradicionālie segmentācijas metodas, ja, bieži vien, arvien biežāk īstenībā man nāks saskaties, ka nestrādā, jo šodienas, piemēram, 40-gadnieks īstenībā ir daudz līdzīgāks šodienas 25-gadniekam nekā tas bija pirms 10, pirms 20 vai 30 gadiem, kad īstenībā tās mūsdienu mārketinga tehnoloģijas radās, ne, un vēl pirms 50 gadiem, ja, kur bija segmentācijas tās galvenie virzieni. Ja. Jo īstenībā mums demogrāfiski, vai, teiksim, pēc parastajiem demogrāfiskiem parametriem, varbūt Arnis var man oponēt vai papildināt, ka sabiedrība patiesībā izšķīst un kļūst homogēnāk daudz, tīri tādā sadarbības un attiecības ziņā. Un noslēgumā, jā, mēs apskatījām valsts iestādes un svētkus arī, ja, kur mums bija minētie dziesmu un deju svētki, un šeit pats interesantākais griezums parādījās nevis tajā, ka latvieši vai citautieši citādāk uztver dziesmu un deju svētkus. Nē, īstenībā šeit nobīdes patiesībā šajās auditorijās bija mazas, bet lielākās nobīdes bija tieši vecuma grupās, kur mēs redzam, ka būtisks uzlabojums ir valsts iestādēm un, piemēram, korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, ja, kas, acīm redzot, jaunieši cer, ka sakārtos lietas. Un tiem uzņēmumiem, kur rēķinus viņi vēl nav maksājuši personīgi. Ne? Tā kā arī tas. Ne? Un savukārt, bet paskatāmies, kur ir kritums, dziesmu un deju svētki, ja mums cilvēkiem virs 35 gadu vecumu šie svētki ir aptuveni ar vienādu augstu vērtējumu, ja, tad šeit parādās tā iespējamais patriotismu trūkums, ja, vai iespējamais vērtību trūkums, kas mums vairs jauniešiem nav tāds, ja, kā varbūt varētu gribēties. Ja, tad daudz vājāk vērtēts. Un universitātes, kur mēs redzam, ka vecāki cilvēki universitātes redz kā
mūsu investīcija nākotnē, ka tas nodrošinās mūsu labklājību vairāk un ka ir reāli žēl, ka pazūd. Ja? Mums Latvijas universitāte bija no top 8 šiem zīmoliem, kur pazušana uztraukt. Ja? Bet jauniešiem, kas reāli ir saskārušies ar produktu pēdējo, teiksim, 5 gadu laikā, īstenībā ir vilšanās. Un tas arī mums atkal kā mārketinga speciālistiem liek izdarīt secinājumus, ja, ka patiesībā tikai komunicēt, cik zīmols ir labs un nedomāt, kāda ir šī reālā saskara. Patiesībā ir milzīga lepnība un mārketinga naudas izšķiešana, ja, jo, ja, piemēram, banka saka, ka mums ir labs servis, bet televīzijas reklāmā, bet cilvēku pieredze ar šo banku filiālē ir kaut kas pilnīgi pretējs, ne? Tad īstenībā šī banka, sev, zinot, ka sociālajos tīklos ik viens var pateikt, ko domā ja, par šo te zīmolu, tad īstenībā tas ir ļoti izšķērdīga rīcība. Ja. Lūk, tā kā patiesībā, uz ko ir jāskatās, kāda ir cilvēku kompleksā pieredze ar zīmoliem. Un tad, protams, ir tas lielais jautājums. Mums tā reālā aina ir šāda. Ja? Un mums gribētos justies mazliet citādāk, jo 20 gadus esmu nostrādājis reklāmas aģentūrā un jūtos iesaistīts daudz no šo zīmolu veidošanā, un es cerēju, ka būs labāk. Ne? Bet labā ziņa, ka visā pasaulē aptuveni tā ir. Un tā īstenībā ir indikācija, ka cilvēki patiesībā stipri pārvērtē to, kāda ir šī zīmola loma viņu dzīvē. Tāpēc jautājums, ko tad darīt? Un, protams, ka šis pētījums meklēja atbildes, ko tad darīt un kādiem aspektiem ir jāpievērš uzmanība. Un tāpēc mēs skatījāmies, kāds tad ir reāli pildījums šiem te quality of life contribution, jeb kā zīmols uzlabo cilvēku dzīves, kas ved arī pie lielākas pieķeršanās šim zīmolam. Respektīvi, paskatāmies, kas tad ir Meaningful Brands pildījums un kādu informāciju mēs varam meklēt, un kā mums, piemēram, ja mums pat pētījumu dati nav pieejami, ja, tad kādus mēs vispār cilvēcīgus secinājumus varam izdarīt, domājot par zīmoliem, teiksim, šādā te dzīves kvalitātes uzlabošanas kontekstā. Tie simptomi, ko jau mēs redzējām, ka īstenībā cilvēki redz, ka zīmoli neatbilst viņu vajadzībām, nenodrošina to, ko cilvēks sagaida, tiem ir diferenciācijas trūkums un arī uzticēšanās trūkums. Ja. Jo tās attiecības starp cilvēkiem un zīmoliem vairs nav, mūsdienu pasauli prasa citādākas tās attiecības, un daudz zīmoli, acīm redzot, nav gatavi šiem citādākajām attiecībām. Ja. Es neteikšu, ka galīgā pakaļā, ja, bet viņas nav tādas, kā vajadzētu būt. Ja.